Šodien mēs ar visu baznīcu svinam svētkus, kas noslēdz liturģisko garu. Kristus mūsu Kungā visumā karaļiem svētkus. Šajā dienā mēs no jauna atzīstam Jēzu Kristu par mūsu dzīves, mūsu ticības un visas radības kungu. Viņa valstība nav no šīs pasaules, bet tā ienāk mūsu sirdīs ar patiesību, mīlestību un žēlastību. Mīļie brāļi un māsas Kristu, šodien liturģiskā gadā pēdējā svētdienā baznīcā mūs aicina pacelt savas acīs arī mūsu laikā troksnī un neskaidrībā un paraudzīties uz vienīgo troni, kas pastāv mūžīgi, Kristus karaļa troni. Šie svētki nav tikai skaists gada noslēgums, tie ir svinīgs apliecinājums, drosmīgs ticības akts un pravediskā pasludināšana, ka Jēzus Kristus ir vēstures kungs, tautu kungs, baznīcas kungs. Kristus nāca kalpot un atdot savu dzīvi daudzu pestīšanai. Šodienas evaņģēlijs no Lukas evaņģēlija 23. nodaļas 35. līdz 43. pantam atklāja, kā mūsu ķēniņa kronis ir krusts. Viņa kronis nav